Septītā nodaļa. Mans sapnis. Mans sapnis bija pildīts ar neziņu. Zināju, ka esmu saņēmis pavēli doties atpakaļ uz armiju, taču nevarēju atrast rīkojumus un nespēju atcerēties, kam jāatskaitās par saviem pienākumiem. Biju izmisis, ka nespēju atcerēties, kad man jāsniedz atbilde. Sapnī izjūtu satraukumu, kad nevarēju atrast savas armijas drēbes. Bija pazuduši auti un zābaki, staigāju no vienas vietas uz otru, meklējot savu uniformu. Pamodos parastajā laikā, taču mani pleca muskuļi bija saspringti, mana seja bija cieta, manas rokas bija plaši izplestas. Domāju, kāds šausmīgs sapnis. Tad sapratu, ka sapnim ir kāds nolūks, un man no tā kaut kas jāmācās. Pārdomāju visas detaļas, tomēr nevarēju saprast, ko šis sapnis var mācīt. Prāts ceļoja pie vairākiem svarīgiem lēmumiem, kas man bija jāpieņem šajā dienā. Katrs lēmums varēja noteikt panākumus vai zaudējumus. Centos izlemt, ko darīt. Pūliņu vidū manas pārdomas pārtrauca iekšējā balss. Par to arī runāja tavs sapnis. Ko? Tu tagad dari precīzi to, ko darīji sapnī. Kā tas var būt? Sapnī viss centrējās ap pilnīgām muļķībām. Tagad es domāju par lietām, kas ir svarīgas. Tev šodien jādara tikai viena lieta. Tagad sapratu, ka Svētais Gars vēlas man ko iemācīt. Jā, kungs, bet kas man jādara? Man jāpieņem tik daudz dažādu lēmumu, ar ko man sākt. Patīc man, tā ir vienīgā lieta, kas tev jādara. Tad sekoja pilnīgs klusums. Man bija saplānota šī diena, nedēļa, nākošais gads. Īstenība sagrāba manu prātu. Man bija jādara nekas cits, kā jāpatīk Dievam. Viss cits bija sekundārs. Manas rūpes par lēmumu pieņemšanu bija mazsvarīgas, līdzīgi kā armijas drēbju pazušanas sapnī. Visu dienu manu prātu pildīja vēsts no Dieva. Mana misija, mans darbs, viss mans pienākums bija patikt Dievam. Katru mirkli, kad sajūtu spriegumu savos plecu muskuļos vai sejā, es atcerējos sapni un manu prātu pildīja miers. Dievs darbojās, lai izmainītu manu saprašanu par to, kas bija svarīgs viņam. Gribēju būt Dieva lietots, lai izmainītu pasauli, bet viņš vēlējās izmainīt mani. Romiešiem 8:29 saka, darīt līdzīgu sava dēla tēlam. To Dievs vēlējās darīt ar mani. Viņa dēls zināja, kāds ir viņa mērķis uz šīs zemes. Atpirkt cilvēci, dziedināt slimos, nodrošināt glābšanu, būt sistam krustā un augšām celties. Viņš darīja visas šīs lietas, taču tā nebija vienīgā viņa misija. Viņa pilnīgā misija bija patikt Dievam. Ja es stādos priekšā Jēzu tikai kā cilvēku, tikai kā kādu cilvēku, es viņu redzu nespēcīgu. Ja es stādos priekšā Jēzu
kā atdalītu no cilvēces. Viņam nav nekā kopēja ar mums. Kā gan es varu viņu lietot savā piemērā? Redzu Jēzu kā to, kas ir mans pilnīgais modelis. Viņš bija šķīsts, taču sevi aizliedza, lai izciestu visas šīs kārdināšanas, ko izciešam mēs. Viņš tika kārdināts pieņemt nepareizas domas, taču tās nekad nepieņēma. Daži var neticēt, ka Jēzus tika kārdināts domāt amorālas domas, taču viņš tika kārdināts visās lietās līdzīgi mums. Atšķirība ir viņa reakcijā. Viņš tika kārdināts būt sarūktināts, taču viņš nekad netika sarūktināts. Mēs varam lasīt grāmatu, pārveidots viņa dēla līdzībā un zināt, ka viņa kārdināšanas ir identiskas ar mūsējām. Kad atceramies savas pašu kļūdas, mēs varam domāt, es nekad nebūšu bezgrēcības savās vēlēšanās, kāpēc tad nepamēģināt? Taču viņš izturēja tās pašas kārdināšanas, tāpēc var kalpot par mūsu piemēru. Sātans Jēzum uzlika milzumu daudz kārdināšanu. Sātans kļuva tik neatlaidīgs, ka piedāvāja viņu pārvaldīt šo pasauli. Tikai krīti pie zemes un pielūdz mani, tikai uz 1 sekundi, un viss, kas pieder man, būs tavs. Ja Sātanam izdevās tikt tik tālu, kādi bija viņa iepriekšējie piedāvājumi? Kādi bija viņa iepriekšējie piedāvājumi? Vienalga, lai arī kādi tie nebūtu bijuši, viņam nekas neizdevās. Jēzus palika mūsu pilnības piemērs. Svarīgi tas, ka neskatoties uz Jēzus kārdināšanām, viņa prāts palika šķīsts. Mēs ar tevi varam mainīties, līdz ko pieņemsim faktu, ka tiekam izmainīti viņa līdzībā. Viņš bija pietiekoši cilvēcīgs, ka varēja kalpot par mūsu piemēru, tomēr arī tik dievišķīgs, lai būtu pilnīgs upuris. Viņa nāve un augšām celšanās atbrīvoja spēku, lai mēs varētu viņam sekot. Neticu, ka tajā pašā mirklī, kad cilvēks pieņem Jēzu kā glābēju, viņš nekavējoties iegūst šķīstu sirdi. Tas tā nenotiek. Tāpat es neticu, ka Dievs sūta eņģeli, lai viņš atpestī jaunatgriezto, ja tas ieslīd nepareizas domāšanas grēkā. Pirms kļuvām kristieši, mūsu prāti bija pildīti ar nepareizām domām. Mūsu atmiņa un noslieces izpauda mūsu nepilnīgo dabu. Caur jaunpiedzimšanu, caur Dieva žēlastību mēs varam būt vienā mirklī atbrīvoti no jebkādiem sliktiem ieradumiem. Tomēr pēc zināma laika tie atgriežas un tveras pie mūsu drēbju vīlēm, gaidot uz iespēju mūs kontrolēt nākotnē. Esmu novērojis Dieva lielo pacietību. Viņš mīl, piedod, un par mums viņš mīl, piedod, un par mums rūpējas. Viņš vēlas, lai mēs kļūstam pieauguši, un atliek malā lietas, kas mūs tur atpakaļ. Kāpēc viņš mūs vienā mirklī neatbrīvo no visām kārdināšanām? Šis īsais laiks, sniegts no mūžības, ir mūsu īslaicīga iespēja mācīties, kā būt paklausīgiem Dievam,
kad visas lietas apkārt mums kliedz nepaklausi, kad esam pieņemti Dieva ģimenē, mēs varam būt tikpat vāji, kā jaunpiedzimis ērglēns. Mums ir liels potenciāls, taču, lai spētu attīstīties, vajadzīga atbilstoša apmācība un rūpes. Skeptiķi var domāt, ka jaunais kristietis ir apkrāpts, ja viņš redz sevī neko citu kā pilnību. Tie, kas neko nezin par ērglēniem, var domāt, ka māk lidot, taču tie to neprot. Mēnesi vai gadu vecs kristietis vēl joprojām pieļauj daudz kļūdu, un skeptiķi viņu varētu nosaukt par liekuli. Ērglēns var būt pietiekoši attīstījies ar vareniem spārniem, kas viņu var nogādāt debesīs, taču tas vēl nenozīmē, ka viņš spēj lidot. Kāds var sacīt, izmet viņu no ligzdas, un viņš būs iemācījies lidot, pirms pieskarsies zemei. Tomēr viņš to nepratīs. Ērgļi nemācās lidot šādā veidā. Izmet viņu no ligzdas par ātru, un viņš kritīs kā klints un nokritīs uz savas galvas. Viņš kritīs kā klints un nokritīs uz savas galvas. Dienu pēc dienas ērglēna māte uzlaižas ligzdas malā un pacietīgi vicina savus spārnus. Jaunais ērglis skatās, un tad sāk atdarināt savu instruktoru. Klakš, klakš. Oho, tas ir jauki! Kāpēc mēs tā darām? Pakāpeniski garie spārni iegūst muskuļus. Īstajā laikā gādīgā māte bezbailīgi izmet savu lolojumu pasaulē. Māte vicina savus spārnus, kā to darīja agrāk, un bērns seko viņas piemēram. Kopā viņi tagad spēj nokļūt debesīs. Jaunais kristietis var lidot pēdiņās, tomēr bieži nevēlas iet cauri pūlēm, kas vajadzīgas, lai tiktu attīstīti viņu garīgie muskuļi. Dievs pazīst mūsu potenciālu, un viņš mums turpina atgādināt, kas mēs esam. Mēs jūtam to, kad gars mums saka, šīs tavas domas nav pareizas, tev tās jāizmaina. Taču es nevaru izmainīties. Jā, tu vari. Paskaties apkārt, redzi pasauli, ko es esmu radījis, tā ir brīnišķīga. Redzi debesis, tās tev stāsta par manu godību. Paskaties uz ziediem, tie atstaro mīlestības skaistumu. Es radīju tevi šķīstumam un labestībai. Tu to vari. Pāvils rakstīja, mēs pakļaujam katru domu Kristus paklausības važām. 2. Korintiešiem 10:5 angļu bībelē. Viņš mums sniedza svarīgu atzinumu, kas jāmācās draudzei. Grieķi Korintā, Romas impērijas laikā, dzīvoja līdzīgi vergiem. Viņi pazina metālu, zobenus un kareivjus, kas ieved kārtību. Pāvils apraksta jaunu verdzības formu, ieslēgšanu Jēzus paklausības važās. 1. pantā viņš sacīja, es jūs pamācu ar Kristus lēnprātību un laipnību. Kristieši Korintā sastapās ar grūtu uzdevumu savos centienos iegūt Kristus prātu.
Korintā bija paradums piedāvāt atklātas lūgšanas, lūdzot dievus vairot viņu vidū esošās prostitūtas. Reliģiozie vadītāji sevi sasprindzināja līdz asarām, lūdzot, lai dievi palielinātu šādu sieviešu skaitu, jo šī nodarbe bija vajadzīga viņu garīgajam pacēlumam. Cilvēkiem ar šādiem uzskatiem Pāvils tagad piedāvā šķīstību katrā domā. Prāta atbrīvošanai, Kristus kontrolei, jābūt mūsu brīvprātīgai rīcībai. Viņš neņems autoritāti pār mūsu domām, kamēr mēs to negribēsim. Jēzus nespiež mūsu domas pakļaut viņa domām. Tā vietā viņš saka, tu esi saistīts ar tev nevajadzīgām domām. Es tev saku, tu vari būt brīvs. Līdzīgi ērglēnam mums vajadzīgs izplest spārnus un sajust, ko nozīmē būt radītam Dieva līdzībā. Mēs tikām radīti vareniem augstumiem, kur gaiss ir svaigs un tīrs. Viņš mums sniedz savu garu, lai pārliecinātu, ka esam vērtīgi un derīgi sasniegt svētumu sirdī un prātā. Mēs nelidosim pilnības augstumos, kamēr vēl atrodamies šajā miesā, taču varam vismaz sākt vēcināt spārnus un pasludināt savu brīvību Kristū. Mums nav jābūt pārņemtiem ar nesvētām vēlmēm. Dievs ir pasludinājis, ka mums var būt potenciāls tikt izmainītiem viņa dēla līdzībā. Līdzīgi ērglēnam mēs ar tevi esam saņēmuši jaunu dzīvesveidu, kas paredzēts dzīvei augstumos. Mēs esam radīti debesu piedzīvojumiem. Gars mūsos ilgojas pēc visa, kas ir svēts. Vai līdz šim neesi sajutis šīs ilgas? Mūsu miesa vēlas palikt lejā tās pamatu vidē. Tā atbrīvo uz zemi vērstas vēlēšanās, kas liekas tik baudāmas, taču ir pārbaudītas un atrastas kā nederīgas. Mēs esam brīvi, lai lidotu. Jēzus ir mūsu piemērs. Viņš sacīja, ka mēs varam viņam sekot. Kad pirmo reizi mēģinām, tas liekas neiespējami. Mūsu prāts var sacīt, es nespēju, esmu pārāk pieplacis zemē. Mēs esam pārāk cilvēcīgi, tomēr Jēzus dēļ varam mainīties. Viņš mums ir nodrošinājis ceļu un parādījis priekšzīmi. Kas ir tavā prātā? Vai tam vajadzīga izmaiņa? Ja jā, izkāp un sāc celties augšā. Atstāj netīrās domas aiz sevis. Mēs esam garīgas būtnes, esam dzimuši, lai aizsniegtu garīgos augstumus. Un tagad galējais lēmums, Dieva rakstītais vārds. Uzmanību! Tu vari piekrist manai vēstī, tomēr neesi pārāk ieinteresēts studēt rakstus. Uzmanību! Ticu, ka svētais gars man ir sniedzis īpašu palīdzību sekojošo atziņu izpratnē. Mani komentāri ir īsi, tomēr spēcīgi.
Esi uzmanīgs. Daudz vīriešu un sieviešu ir tikuši tik tālu, piekrituši visam, kas ir lasīts, un ir pieņēmuši lēmumu iegūt šķīstas domas pāri palikušajai dzīvei. Taču vēlāk, kad ar mani satikās, viņi stāstīja satriecošus stāstus par iznīcinātām ģimenēm, nelegāliem bērniem un izplēnējušiem sapņiem. Tāpēc es tevi aicinu pievērst īpašu uzmanību nākošām lapusēm. Esi uzmanīgs, lasot turpmāk minētās rakstu vietas. Ja šī grāmata norāda uz tavas dzīves garīgo problēmu, tici, ka tev ir uzmanīgi jāstudē 8. nodaļa. Varbūt tu nespēji saprast, kāpēc esmu šajā nodaļā ieslēdzis tik daudz rakstu vietas. Paļaujies uz manu izvēli. Stāsti par citu cilvēku dzīvēm ir interesanti, taču tiem nav spēka izmainīt mūsu sirdis. Cilvēku tendence domāt amorāli ir tik spēcīga, ka tikai Dieva vārds spēj mūs izmainīt. Piepildi prātu ar Bībeles pantiem, kas ievietoti šajā grāmatā, lasi tos ikdienas, izraksti tos uz kartiņām, ko ievieto savā kabatā, uzraksti tos uz tāpeles, vannas istabā uz spoguļa un citām vietām, kur tos vari redzēt ikdienā. Ja to darīsi, tu vari atbrīvot prātu. Ar šķīstu prātu plaši atveras durvis, lai tu būtu spējīgs ieiet Dieva svētību pilnībā.